Es negribu būt tā kā mans dēds, zini? Tu sāc saprast, es paturēšu 20% no tā visa, nevis 100, bet es sapratu, man nav viss, nezinu, kā te kungiem nav atpakaļceļa. Tu saproti, izaudz un tu esi tāds pats kā viņš, un es to piefiksēju pavisam nejauku, māja galva, nav varianti. Nav. Es to sev piefiksēju pavisam nejauši, jo es arī esmu sācis koļīt veikalu pārdevējs. Tas tā nebija man ieplānot dzīvē, es nebiju. Es vienkārši viņu pasaku visu labu, man tāds tev arī sirstiņi. Un es jūtos riebīgi, tas ir tuvākais piemājas veikals, tur es vairāk nevaru iet. Es tagad esmu tas ērmīgais čalis un nedraudzīgais. Un, jā, ir vienkārši. Un es pat nesaprotu, kāpēc es to daru. Viņai bija 70, zini. Man ir draudzene, un ko es viņai varu piedāvāt? Lēni pastaigi, bez treptēm, es nezinu. Nē, ir interesanti. Un vēl viena lieta man, zini, ka cilvēki uz tā kā tēti tīpaši paliek tādi kretīniski uz vecu, un es sāku to saprast, un ir lietas, kuras viņš man iemācīja, un es tagad nodošu jums, kā zināšanas, ko dariet. Piemēram, ja jūs brauksiet tumsā pa šoseju, un pretī brauc mašīna, un jums nav ko darīt, zini, tumsā uz šosejas, jūs midžinat visām. Vienalga, kad brauc, jūs midžinat. Jums jautājums ir, kāpēc? Es izskaidrošu. Jums tas absolūti neko nemaina. Tam šoferi, tam ir nākamie 15 km izbojāti. Jā, jūs zināt tos, tā Lietuva, kas bija stīrna policija. Nekas, absolūti nekas.